miers un labums. Es pirmo reizi uzsāku tiešraidi caur YouTube studio. Un šodien tad mēs turpināsim pārunāt Svētā Franciska pamācības. Un šodien būs 4. pamācība, lai neviens sevi nepiesavinātu priekšniecību. Tātad par priekšniecību, protams, atkal tas ir vairāk tādā ordeņa kontekstā, vīriešu ordeņa, bet mēs pacentīsimies paskatīties plašāk. Varbūt es nolasīšu, jo viņš ir ļoti īsa. Tā ir ļoti īsa pamācība, tikai 3 punkti, 3 teikumi. Un te, protams, ielikts ļoti daudz. Tātad sākumā Francisks citē, protams, evaņģēliju vai kādu citu rakstu vietu, un tad no tās izejot viņš tad to skaidro, piemēro brāļu vajadzībām. Es neatnācu, lai man kalpotu, bet lai es kalpotu, saka kungs, tiem, kuri ir pastāvēti virs zemes, jālepojās no tās priekšniecības tā, kā viņi tiktu iezīmēti pienākumam mazāk mazgāt kājas brāļiem. Jā, kaut kāds te tulkojums ir slikts, bet nu labi. Un ja vairāk pārdzīvo priekšniecības zaudēšanu nekā kāju mazgāšanas pienākumu zaudēšanu, jo vairāk viņi sev piepilda maku ar draudiem dvēselē. Tā, te kaut kas ir ar tulkojumu. Tie, kuri ir pastāvēti virs citiem. Tie, kuri ir nolikti pār citiem. Ja? Tas ir tāds internetā kļūdiņa. Jā, un tad šeit ir par priekšniecību, un te, protams, atspoguļojās arī viss priekšniecības valdīšanas modelis, kas ir Svētā Franciska dzīvē, kas ir arī franciskāniskajā garīgumā un vispār tādā praksē. Protams, tātad ir šis citāts no evaņģēlija, un tad ir tas ļoti īsts skaidrojums. Tā, kā es to varētu tagad šo tekstu skaidrotu. Es varbūt sākumā tikai nedaudz par to, kas tur ir, varbūt kaut kā aiziesim plašāk, paskatīsimies varbūt uz mūsdienām, kā mēs to varam piemērot. Tātad varbūt es sākumā nocitēšu vēl no Svētā Franciska biogrāfijas vienu fragmentu, kas labi atspoguļo, jo tas ir kaut kas man tāpēc arī vispār priekšniecības, padotības modelis franciskāniskajā pasaulē ļoti patīk, jo viņš ir tāds evaņģēlisks līdz galam. Ja? Un es nolasīšu no Tomasa no Čelāno biogrāfijas, tātad laika biedra, atstāstu par tādu ļoti svarīgu gadījumu ordeņa dzīvē, kuru Francisks atsakās no amata būt par priekšnieku, par galveno visā ordenī. Tātad vairākus gadus pēc savas atgriešanās Francisks, lai saglabātu svētās pazemības tikumu, pameta priekšnieka amatu ordenī, kādā kapitulā visu brāļu priekšā sakot, no šī brīža esmu jums miris, bet redziet, šeit ir brālis Pēters no Katānas, kuram es un jūs visi paklausiet. Meties viņa priekšā, solīja viņam paklausību un cieņu, brāļi raudāja, jutās kā bārniņi. Francisks teica, kungs, es uzticu ģimeni, kur tu man devi, bet tagad, pateicoties manam vājumam, kā tu zini, vissaldākais kungs, neesmu spējīgs rūpēties par to un uzticu to ministriem. Jā, ministriem, protams, mūsdienu valodā vārds ministrs ir vispār zaudējis to nozīmi, jo ministrs, protams, nozīmē kalpot. Tātad būtu labi latviešu valodā varbūt latviskot šos vārdus. Mēs arī sakām tautas kalpa, bet vairāk jau par mūsu deputātiem. Tātad, un viņš arī ievies šo valodu. Viņš apzināti, bet tas jau
pie citām tēmām būtu jārunā, izvairās no kaut kādas vārdu lietošanas. Un šeit arī ministri, tātad kalpi. Protams, tas tajā laikā daudz savādāk izklausījās, jo nebija jau tāda ministra tajā laikā. Vienīgie ministri tas bija ordeņa ministri vai kaut kā tā. Tāpēc to uztvēra burtiski. Mūsdienās tas viss tā apgriezies kājām gaisā. Tātad, ko te Francisks dara? Viņš ir dibinājis ordeni, kas tajā laikā attīstās vienkārši ļoti strauji. Tūkstošiem brāļi katru gadu pievienojās. Izplatās pa visu pasauli. Burtiski, jo arī pirmie brāļi bija tādi brāļi, kas pat devās tur pie mongoļiem, kāds uz Ķīnu aizceļoja. Tur visādi interesanti ir stāsti, jo brāļi nav piesaistīti vietai. Tātad pirmie brāļi bija dinamiski, varēja tur ar kaut kādiem tiem mongoļu ceļotājiem kaut kur doties. Ir tāda šķiet, es kaut kad skatījos arī filma Krievu, kur kaut kāda darbība notiek arī pie mongoļiem, un tur pēkšņi fonā arī kaut franciskāņi, kaut kas tāds. Tur varam iedomāties kāri, kaut kādas tur tādas lietas tumšas notiek, iekarošana, tur kaut kādi fonā, franciskāņi ielikti. Es to filmu neatceros, bet tāds, tātad ceļot. Un šādā kontekstā Francisks pasaka, ka es vairs nevaru. Protams, tur viss kaut ko var, kā nevar, vajag, bet viņš, protams, varētu teikt, ka tur par pazemību rūpējās vai kā, bet tas ir tāds, ka mēs skatāmies uz kungu Jēzu, viņš arī, ja mēs tā skatāmies, viņš dibina baznīcu, tur veido mācekļu loku, un ir šie krusta notikumi, un viss beidzās. Un to mēs varam kaut kā varbūt līdzīgi uzlūkot, kad tajā visā tas tā ir. Laukumā viņš aiziet. Esmu ik pa laikam ieminējies, ka viņš uzsver, ka īstais ordeņa priekšnieks ir svētais gars. Īstais priekšnieks ir kungs. Un man tā kā īsti nevajag. Ja tas ir kunga darbs, tad tas notiks pats par sevi. Kaut kā tā varētu raksturot. Tāda dziļa paļāvība, kungs, kas tas ir kunga darbs. Un viņš to visu izdarīs. Tāds ļoti paskāls notikums. Visi tur kā te bāļi raud palikuši par kā bāreņi. Tas ir kaut kas neiedomājams, jo es ik pa laikam sekoju līdzi mūsdienu arī ziņām katoļu. Daudz nesakoju, es tikai tādu podcastu klausos reizi nedēļā jezuītu no Amerikas un Vatikāna Insight, un vēl dažas kaut kas tādas, tas, lai tādas zinātu. Un tur ik pa laikam runā par dažādām kustībām, dibinātājiem, aktuālām lietām baznīcā, un parasti, tā kā negribās slavēt pārāk, Francisks, ka viņš tāds lielisks ir, bet parasti tā nav. Ja kāds ir dibinātājs, viņš līdz pašām beigām turās, viņš, kamēr nomirs, ka visu tā kā, līdz galam kontrolēt būt, un tad, protams, tur veidojās kaut kāds ap viņu kults, un cerams, ka pa svēto pasludinās, un tā, un tas tā kā nekas slikts jau nav, un tas pat varot labi, jo ir baznīcā to saka, ir dibinātāja harizma vai kaut kas tāds. Bet viņš visu šo loģiku, visu to, ko var saviet, vienkārši salauž. Pasaka, es būšu vienkārši brālis, es būšu padotājs. Es tā kā biju pašā augšā, es tagad būšu parasts. Padots, viņš nominē. Pēters no Katānas būs tagad priekšnieks. Pēc tam jau, protams, tas viss iet savu gaitu, jo ir regulā tas viss ir atrakstīts, kā notiek ievēlēšana, kā tiek iecelts. Bet tas ir kaut kas tāds, abrīnas cienīgs. Es vienkārši būtu jāpameklē, kur vēl kāds ir kaut ko tādu izdarījis. Jo parasti jau gribās turēties pie varas un vēl tas, kas to ir visu izveidojis.
kā tad neturēties. Tāpēc, tajā franciskāniskajā tas ir ielikts vienkārši pašos pamatos, ja, kad, es nezinu, tu sāc kaut kādu lielisku darbu skaistu, un tu vari viņu nepabeigt. Ja, vai tu viņu protams, kaut vai Gaudī, ja, kas mums tāds pēdējais dievu kalps ir no 3. ordeņa. Protams, jā, tas ir cits mērogs, ja tu būvē tādu milzīgu katedrāli, bet arī tā, ka tu iesāc un nepabeidz. Jā, tas ir kaut kas tāds spēcīgs, vienkārši par to ik pa laikam nākās padomāt. Un šeit tātad, un viņš to droši var rakstīt, ja, par to, ka tie, kuri ir iecelti pār citiem, viņiem būtu jālepojās tā, kā viņi būtu iecelti citiem mazgāt kājas. Jā, šeit, protams, ir atsauce arī uz Jēzus evaņģēliju, kur Jēzus mācekļiem mazgā kājas. Un tāda prakse ordenī īsti nav bijusi, bet senajos dažādos ordeņos un arī šķiet, tagad tuvojās Svētā Benedikta svētki, tur arī, man liekas, kaut kas regulāri tāds rakstīts ir ciemiņiem, ka priors mazgā kājas. Kurā gadījumā tā ir tāda bibliskais motīvs, par ko daudz domā, un šeit viņš ir to ielicis. Tātad arī tā salīdzinājums. Ja? Ja tu gribi būt priekšnieks, tad uzreiz, vai tu gribi mazgāt kājas? Nevis tur kaut ko organizēt un valdīt un kontrolēt, bet tieši, jā. Un ja vairāk pārdzīvo priekšniecības zaudēšanu nekā kāju mazgāšanas pienākumu zaudēšanu, jo vairāk viņi sev piepildu maku ar draudiem dvēselē. Ja? Tātad, te viņš tādu ļoti, to varētu nosaukt par priekšniecības garīgumu. Jā, kurš tā jau tas ir tā kā nereāli, ja? Zaudēt kādu ietekmi, pienākumu, jā, protams, tad viņa gadījumā tas ir priekšnieks, ordeņu priekšnieks vai kaut kāds brālības priekšnieks. Un neviens jau nepārdzīvo, ka, beidzot, būtu drīzāk tā būt, beidzot tās kājas man nav jāmazgā. Protams, tas te ir vairāk kā tēls. Var arī, protams, burtiski mazgāt. Jā, un šeit arī ir tāda atsauce, gatavojoties par piepildītu maku, un tas varētu teikt ir tāds vienīgā saistība ar citiem tā laika garīgajiem tekstiem. Šeit varētu teikt, tas viss ir tāds franciska oriģinālais un iespējams vienīgais, kur viņš ir ietekmējies no cisterciešu tradīcijas, jo ir tādi lieli cisterciešu tēvi, un tā viduslaikos rakstīta par maku. Jā, ka tas maks šeit vairāk ir kā paklausība par tādu maku, ko piepilda. Tas viņam tāds tēls bija. Bet pārējais ir viņa tāds oriģinālais, kā viņš pats ir to pieredzējis un kā viņš dod arī piemēru. Jo, protams, Francisks ir pravietiska figūra, tāpēc viņš nedara tikai ar vārdiem, bet ar rīcību, ar darbiem. Jā. Tas arī jāatcerās, jo mēs pārdomājam šeit viņa pamācības, bet vienmēr jau uzrunā viņa rīcība, kas ir daudz spēcīgāka. Protams, praviešiem tas tā ir. Tagad mēs arī liturģijā lasām visādus praviešus darbdienās. Viņiem arī, protams, tās rīcības ir tādas, varbūt brīžām pat skandalozas. Jā, bet kā to varētu tā kā mūsdienai vai arī piemērot, jo tomēr šeit ir runa par tādu ordeņa dzīvi, kārtību, kur tiek iecelti priekšnieki, kur tad gandrīz lielākā daļa brāļu var tā kā savu sirdi pārbaudīt, ja? Kāpēc viņš grib būt priekšnieks, kā viņš jūtās, ka viņu, tā teikt, atceļ no amata, ieceļ amatā, vai viņš jūtās piesaistīts. Protams, te var paplašināt to visu, un mūsdienās tas daudz mainās arī
konsekrētajā dzīvē ir tāda lielāka, varbūt, autonomija, individuāla atbildība, jo arī, tā skatās konsekrētās personas, ja tās nav, es nerunāju par monastiskajām kopienām, tad arī vairāk ir darbība uz āru, apostulāts, kaut kur doties, kaut ko darīt. Un, protams, ir tā paklausība, bet ir arī tas radošums, kā katra persona izpaužās pasaulē, kā darbojās, kā kalpo. Un tāda tiešā paklausība, tāda sīkumos arvien mazāka. Protams, ir arī tādi gadījumi, bet mūsdienās tas vairāk tie parādīts kā slikts piemērs. Negribās piemērs dot, es par laimi maz zinu, bet pa kaut kādām tādām mazām lietām, par ko anekdotes var taisīt, brīžam arī varbūt tādām, baznīcas cilvēks no malas brīnītos, kā tas var, bet normāli mūsdienās ir katram ordenim, katrai kongregācijai kaut kādas tas dzīves veids, kas ir aprakstīts, kā viņš tiek ievērots, bet ir tas, kā es to īstenoju ikdienā. Un, protams, ir tā iekšējā paklausība, ārējā paklausība. Un paklausībai grūti mūsdienās ir. Es jau ik pa laikam uzsveru, ka, draudzē īsti nekādas paklausības nav. Ja? Tur draudzes ganām tādas tiešās, ja? Draudzē, tā teikt, katrai baznīcā mēs piedaram teritoriāli, tad kaut kur sāk dzīvot, es pēkšņi piedaru, ja? Bet tomēr, ja es iestājos kādā kopienā, brālībā, tad, protams, īpaši, ja tas ir Dievam veltītajos institūcijos, tas viss mainās, protams, atkarībā, kādi bijuši tie svētsolījumi. Jā, un mūsdienās ir grūti, jo mēs lielākā daļa vispār pasaules dzīvo kaut kādā demokrātiskā pasaulē, un visi grib būt vienlīdzīgi un vienāda cieņa un manas tiesības. Jā, un tas patiešām ir grūti, jo mūsdienās, man liekas, tā pārdabiskā motivācija viņai patiešām ir jābūt daudz spēcīgākai nekā senatnē, jo es tādi manas, kā lai pasaka, prāta spekulācijas ir visādas, un es domāju, agrāk bija vienkāršāk, jo kad tu dzīvoji kādā, ciemā, laukos vai tradicionālajā sabiedrībā, tad tev pat viss kaut kā pašsaprotam likās, ka tas ir jāizdara un tas, un īpaši nereflektēji par kaut ko. Un tagad tev pašam jāuzņemās atbildība. Neviens tev neko nebaksta, pat ne tādā burtiskā veidā, bet tādā, tu saproti, ka tevi vēro, kaimiņi vai vienkārši viss sabiedrība. Tu to pat nesaproti, bet tu vienkārši funkcionē tādā sabiedrībā. Tagad, pašam jāuzņemas atbildība un pašam jāatbild saviem lēmumiem par to īstenošanu, par uzticību kungam, neviens tur nepārbaudīs, vai kā nepārtraukti dari, ko gribi, un tas, protams, tev arvien spēcīgāk var izjust. No vienas puses mēs esam tā kā padotie un arī priekšnieki. Protams, visi mēs padot kungam esam, bet arī kāds mums, un tā spriedze ir kaut kas tāds, interesantos laikos dzīvojam, ja kādam patīk analizēt un skatīties, tad ir diezgan tā pārsteidzoši. Un tas arī runājot, sekojot dažādām baznīcas ziņām, kas notiek pasaulē, tas ir interesanti, kad ir dažādas mūsdienās top kustības, visādas baznīcas lāju kustības. Tur arī tāds interesants lietas notiek. Ja seko līdzi reāli, regulāri, tur ik pa laikam ir, kaut kādas problēmas ar manipulāciju, ar varu, ar kaut ko tādu. Tas man pārsteidz, ka tā kā varētu teikt tā, ka baznīca, tā hierarhiskā baznīca no tā varbūt atbrīvojās, bet atzīst tās problēmas, bet brīžam dažādām pasaules malām nāk kaut kāds signāli, bet brīžam brīnos, kāds iespējams ir. Kad tu iegūsti to varu, tu gribi kontrolēt, valdīt, izmantot, un tā kā nav pacietības tev, jūs tur atgriežieties, Te bija kaut kad pirms gada, kad jaunais pāvests tika iecelts, tur
no Peru kaut kāda laika kustība ir, kas tur vajāja kaut kādu žurnālisti, katoļi, ja, tur visādas tādas lietas negribās te baumas stāstīt, bet tas viss publiski, vienkārši vajag kaut kādus tādus veselīgus mēdījus atrast. Jā, un tas ir, man tas tāds fenomens interesē, jā, kad tu gribi, lai tev kāds paklausa, bet nesanāk, un tu sāc izdarīt kaut kādu spiedienu. Ja? Bet baznīca to visu tagad redz un kaut kā cenšas risināt. Tas tāds, jā, kad gribās to paklausību. Ja? Un tas tā kā interesanti, ka baznīca, kā pāvests Francisks teica, viņš negrib, lai lāji arī klerikalizētos. Jā. Viņš negrib, lai notiek kā klerikalizācija, lai priesteri nebūtu tādi klerikāli. Ja. Bet tas arī starp lājiem tad var notiek. Ja. Kad es gribu iegūt sev autoritāti, es gribu, lai man klausa, es gribu un nesanāk. Ja. Bet nevar iztaisīt to kaut kādu vēsturisko modeli, kas agrāk ir bijis neviens tev un neklausīs. Un tad rodās tādas pārmērības. Jā, bet tas ir cits temats, bet vienkārši kā tā paklausība mūsdienās ir. Protams, tas nav plaši izplatīts, bet ik pa laikam kaut kur jāsako mēdī. Es pamaz sekoju katru mēdījiem, bet vismaz to reizi nedēļā klausos. Tā. Un šīs jaunais, tad, kas mums būtu, tad jā, patiešām tā jau ir tāda, varbūt tas viss triviāli skan, tad tāda atbildība par savu aicinājumu, par uzticību kungam, jā, skatīties uz kā Jēzus Kristus ir, kā viņš ir darbojas, viņš ir tas modelis, jā, visai paklausībai, kā veidot varas un padotu attiecības. Šeit vienīgi varētu uzsvērt, ka mīlestība rada uzticēšanos, un ja uzticies, tad tu esi gatavs paklausīt. Un kaut kā tā varētu to raksturot. Un, protams, Svētā Franciska gadījumā tā visa viņa pirmā brālība, ja tur, protams, tas bija. Protams, arī tur bija arī zināmas problēmas, bet jā, tad es varu. Un, jā, ja nav mīlestības, tad visu var apšaubīt, visu var turēt aizdomās, ka viņam ir kaut kas aiz ādas, ka viņam nevar uzticēties. Protams, tas tāds mūsu laikmeta gars ir tāds kaut kā tā. Labi, es tad ļoti īsi par šo tēmu, tā ir ļoti īsa pamācība. Jebkurā gadījumā es domāju, ka pie šīs tēmas mēs atgriezīsimies, jo viņa vijās cauri. Tas ir tā kā viņa vijās cauri šeit, teiksim, šī pazemība un nomiršana sev, jā, jo te viņa parādās tieši priekšniecības tādā aspektā, bet viņa vijās cauri, jā, un tas ir vienkārši, es atkal to atkārtoju, bet tas ir patiešām pārsteidzoši, kā tas Asīzes Francisks var to izdarīt, jā, jo vienkārši var izdomāt, ja jūs, tā kā, maz jau tāda, nav jau daudz cilvēku, kas kaut ko lielu izveido un pēc tam tā kā aiziet. Es nezinu, tā kā izveidot kaut kādu milzīgu firmu un aiziet par apkopēju tajā firmā. Un kaut kas tāds, jā. Neviens tā nedara, jā. Kaut kādu starptautisku korporāciju uztaisīt un aiziet, jā, kaut kur vienkārši par kaut kādu tehniku un spīdēt no tās vietas. Tas ir, protams, tas var slikts piemērs, bet kaut ko tādu apņemties. Un, tādā ziņā, es domāju, tas pats fakts jau par sevi mani ļoti uzrunāja, tāpēc es daudz tur nerunāšu, negribās iet kaut kādās vēl citās tēmās. Bet tas ir skaisti. Tas vijās cauri visām arī franciskāniskajām garīgumam. Jā. Tā kā negribēt kontrolēt, valdīt pār citiem, jā, jo ja mēs iedomājamies, ja es esmu izveidojis kaut ko tādu, kā Francisks tajā brīdī ir izveidojis, tad gribās viņus pamācīt, gribās tur tā, visus salikt pa plauktiem, kādiem jābūt jums pareiziem. Bet nē, viņš patiešām atzinās, ka ģenerālis ir svētais gars, ka priekšnieks ir svētais gars.
Un viņš ir gatavs tā kā, atkāpties. Tas ir tā kā, tāds paradoks, jā, tas ir tāds skaists paradoks. Kaut kā tā. Labi. Tad miers un labums, un es pirmo reizi pārtraukšu šo translāciju, kā to darīt. Pārtraukt sarunu, kur ir visu brīdi. Pārtraukt. Jā.